Tātad šis ir mūsu modelis. Mūsu mērķis bija uztaisīt viņu maksimāli viegli. Lai viņš lido kā zigmets par mītis. Sākotnēji mēs izdomājam viņu 3D printēt. Mēs uztaisījām šādu monolīta veida korpusu, bet uzreiz vien sapratām, ka viņš būs par smagu. Skatoties šo problēmu, mēs paskatījāmies un izdomājām sadalīt to uz pusēm, printētas pusēm un izveidot iekšas tukšākas. Bet tik un tā viņš bija par smagu. Un beigās mēs nonācām pie secinājuma, ka veidosim šo visu no putuplasta. Un putuplasts bija vieglākais materiāls, kas bija par rokai. Un lūk, šā arī mūsu modelīts izskatās. Lai iegūtu lielāku griezes momentu, mēs izmantojam divus dažādus skriemeļus ar gumijas piedzeņu. Un mūsu modelis izskatās gandrīz vai, kā var teikt, banāns. Šis ir dēļ tā, ka mēs veidojam viņu maksimāli aerodinamikai, lai ir pēc iespējas mazāk gaisa pretestība. Izdomājām saslēgt modelīti paralēli slēgumā, lai iegūtu lielāku strauju.